Artur, kāpēc ugunsdrošība tieši? Ja īsumā 2004. gads es beidzu skolu, pēc būtības nav naudas, par ko maksāt par apmācību. Tad uzzinu, ka ir tāda ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža, kur tev vēl maksā tā kā stipendiju par to, ka tu mācies. Laba fīča. Mājās gāju, nokārtoju visas iestāju eksāmenus un iestājos. Droši vien, ka tāpēc ugunsdzēsēju. Pēc būtības neskaitās tā kā tas būtu mans sapnis, jā, bet pat dzīvē es vienmēr gribēju palīdzēt cilvēkiem, ko es arī pēc būtības daru tagad. Jā. Kādreiz es strādāju par ugunsdrošības uzraudzības inspektoru. Tur bija tā, ka es veicu uzraudzību objektiem, kas man nepatīk, teiksim tā, ko es biju pamanījis, jā, kad cilvēki jau tobrīd, tas bija 2009. 10. gads, jā, kad krīze bija, un tad, ko tu ej pie uzņēmumiem viņus baudīt, un tu vienkārši redzi, ka uzņēmējs kā tāds ir izdarījis visu, lai nodrošinātu savu ugunsdrošību, bet tas, kam viņš maksāja naudu par to pakalpojumu, es redzēju, ka tas pakalpojums netiek sniegts nekādā apjomā, bet reicinus, kā viņš man vairākie bija teikuši, ka reicini tiek maksāti regulāri, un pēc būtības, tad viņam tikai ir jāsēž un jākontrolē viņu. Kad es jau nebiju inspektors, un tad es sapratu, ka man atkal gribās palīdzēt cilvēkiem, lai viņi nemaksā velti naudu, lai viņi maksā naudu un saņem kvalitatīvu pakalpojumu.